Sveiki, mednieki! Esmu ieradies mūsu kolektīvā šautavē un ieradies pavisam vienkāršu iemeslu dēļ, kas, es domāju, ir jebkuram medniekam vismaz reizi, kā minimums, reizi gadījies, ka ir bijis neveiksmīga medību situācija un vēlos pārliecināties šautavē, ka šī te neveiksmīgā situācija radās man cilvēciskā faktora dēļ, manas kļūdas dēļ, nevis ka ir kaut kur problēma ar optiku vai ar ieroci. Tā kā tīri sevis tādam mieru labad, lai izdarot nākamo šāvienu, es zinu, ka šeit viss ir kārtībā, ka vienkārši ir jābūt labākam šāvienam. Tā kā tā. Bet pie reizes, es domāju, vlogā ietvarā pirms skatīsieties tālāk, kā man veicās jūlijā beigu tāda nogriežiņā medībās. Domāju, pastāstīt par to, ar ko es medīju pavisam ātri, kāpēc tāda izvēle un tā, bet pavisam īsumā. Tātad man ierocis, ar ko es pamatā medīju, Winchesters XTR 70 featherweight komplektācija. Tātad tas featherweight klāta nozīmē to, ka viņam ir kaut kur noņemts, ietaupīts, bet speciāli padarīt šī karabīna vieglāk, bet tātad no viņas, viņa ātrāk uzkarst, jo līdz ar to ir paņemts no stobra biezuma, cik es esmu palasījis pats par to, gan 100% nevarēšu teikt. Un tātad tas ierocis padarīts ir pēc iespējas vieglāks, līdz ar to viņš uzkarst ātrāk. 7., 8. šāviens, varbūt jau vairs varētu nebūt tik precīzs kā citiem ieročiem, bet tā doma ir, ka atkal viņš ir kompaktāks, vieglāks, un tas viņam medību situācijās padara viņu vieglāk ņemt kaut kur līdzi un tā. Jo ierocis pats par sevi tiešām ļoti viegls. Precīzi tos kilogramus gan tagad, cik viņš svar nepateikšu. Noteikti smagāk viņu padara digitālā nakts optika. Bez tās viņš ir tiešām kā, mazkalibrenīt. Kalibrs 7 mm Mausers. 7 mm Mauser patrona. Ļoti interesants kalibrs. No sākuma es varbūt nedaudz baidījos par šo izvēli palasot, ka viņš ir diezgan jau izgājis, teiksim, vairāk nevis tāpēc, ka viņš būtu slikts, bet izgājis reāli no modes, nākot iekšā mūsdienu populārajiem kalibriem, tam pašam 308, 3006 un viss pēc kārtas, kas tagad ir tas pats 65 Creamores un tā. Bet viņš ir pazudis, varbūt viņam nav pieejams. Es domāju, vai vispār īsti ieroci nopirkt šajā kalibrā mūsdienās, es domāju, varbūt pat vairs nevar. Ja var, tad ne Latvijā. Bet palasot internetā par šo kalibru, ja kādam ir interesi, noteikti palasiet, tur ir interesanti. Tas ir pats pirmais 7 mm kalibrs vispār, 7 mm patrona, kas ir bijusi. No šīs patronas ir pēc tam sākusies visi 7 mm, kas tur ir. Pēc tam tātad pirmais, kas ir, ar ko ir sācies 7 mm, tas munīcijas gājums. Un tajā laikā viņš guva milzīgu atzinību mednieku vidū dēļ savu mazā atsitienu, kas viņam tiešām ir pilnīgi nekāds. Arī šobrīd es to baudu medījot, kad man vispār nav nekad bijusi doma par šāviem brīdi, kā tas ir lieliem spēcīgiem kalibriem, kad ir liels atsitiens. Šim ierocim viņš tiešām ir pilnīgi nekāds. Un tas padara medības patīkamāks noteikti ar viņu. Kalibrs, kura pateicoties dēļ, es zinu, arī principā radās 3006. Ja nemaldos, Spānijas Amerikas karš, 1800 kurš gads, Mausers izgudro šo patronu, un Spāņi, amerikāņus tur šauj pa lielām distancēm ar lielu precizitāti, un līdz ar to tur pat dēļ šī iemesla dēļ, cik es lasīju pats, varbūt atkal kaut kur tā informācija ir citādāk. Amerikāņi saprot, ka viņiem ir arī jāizdomā labāks kalibrs, precīzāks, un viņi nonāk pie
30-06 Springfield. Tā kā tiešām vēsturiski interesants kalibrs, un es palasīju, ka viņš ir precīzs, mazs atsitiens, un vienīgais tas, ka šobrīd munīcijas izvēle ir maza, viņa paliks tikai mazāk, un visdrīzāk šo skaisto plintīti es varēšu pēc pēc kaut kādiem 10 gadiem iespējams jau varbūt nedaudz vairāk varēšu likt pie sienas, dēļ tā, ka tā munīcijas iegāde, ceļš Latvijā, varētu būt ļoti apgrūtinoša un grūti pieejama. Bet šobrīd es nebrīnīšos, ka es varbūt esmu viens no pēdējiem, kas ir izpircis visos gan sijā ieročos, gan purau mužā, kas bija palikušas. Tātad es medīju ar RVS patronām ID Classic 7x57, tāds ir kalibra, tātad tas izmērs, 57 tātad milimetru čauliņu un 7 mm patronu, kas fantastisks, tātad patronas ar labu šo te pirmo triecienu, ja zvēri ļoti bieži paliek uz vietas, sevišķi, kas ir tāds mid-games, jā, līdz lielam mežcūks, tāda lielai cūkai. Nomedīja arī savu pirmo būli, un arī jāatzīst, gan trāpīja ļoti labi, līdz ar to grūtāk pateikt, kā būtu, ja būtu šāviens bijis, varbūt tur netika tādā, tas trāpīja, var teikt, precīzi sirdī. Līdz ar to tas var būt mazāk, kā būtu, ja būtu trāpīts kaut citur. Es vēl nemāku teikt, es neesmu daudz medījis briežus. Gan teļus un špīsers, jā, bet vai Alnim es izvēlētos šo munīciju. Noteikti viņš to darbu var izdarīt, bet grūti teikt, jā. Bet ņemot vērā, ka pārsvarā pamatā man medības ir stirnāžu medības, izteikti daudz mūsu medību platībās tā ir mežcūka. Tad viņš šo darbu dara fantastiski, un esmu ļoti apmierināts ar šo kalibru. Pats ierocis taisīts, ražots vēl Amerikā. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc tieši gribēju atrast tā gada ieroci. Viņš bija ļoti labi saglabājies, pirku lietotu, bet viņš bija kā jauns. Tas saimnieks ir teicis, ka viņa, laikam, cik es sapratu, tēvs viņu kaut kur bija dabūjis, pat laikam jaunu, un ļoti maz viņu izmantojis. Jā, tas tāds ļoti vienkāršs viss, nekas neķerās, jā, tāda primitīva visa tā sistēma. Interesants drošinātājs, viņam ir trīs virzienos, tātad šo tādu ķepiņu, ko es pēc tam varbūt parādīšu tuvāk, bet, var sakot, šeit ir tāda ķepiņa, kur uzliekot vidus pozīcijā, es vēl aizvien varu atvērt, veikt izlādi, bet nevar nospiest mēlīt. Un tad ir pēdējā pozīcija uz apakaļ, kad arī ejot, piemēram, kaut kur dzinēju medībās vai kur, es viņu nevaru arī atvērt un nevaru loģiski arī izšaut. Un tad, paliekot uz priekšu, es varu veikt ieroču izlādi, bet nebaidīties par to, ka kaut kas nospiedīsies to darot. Un tad atkal jau pilnībā uz priekšu ierocis ir gatavs izdarīt šāvienu. Jā, tas tā arī īsumā par ieroci, ar kuru es pats šobrīd, principā tikai un vienīgi eju ar šo ieroci medībās. Virsū, kā es kaut kur jau video minēju, Infarei, Tube, TD70 LV2, dienas nakts digitālā optika, arī, ir pāris mīnusi par optiku. Iegādājos es kopā komplektā ar Pixfra, neatceros precīzi to modeļu nosaukumu, ar termomonoklu, iegādājos komplektā GPS Pro veikalā. Vislabākās atsauksmes noteikti arī par veikalu, par komunikāciju, kāda bija un kā tas viss tā, kā man palīdzēja iegādāties un kā tas viss notika ar ieteikumiem, informāciju. Jā, vienīgais, kas izteikti traucēja līdz šim šai optikai, ja kāds, kaut gan tagad jau laikam viņa vairs nebūtu aktuāli pērkot jaunu, ir jau daudz labāk, jaudīgāk modeļi, bet ja kāds lietot, domā iegādāties, tad noteikti man pašam patīk nofilmēt ne tikai to, ko es medīju, bet arī dažādas vienkārši zvēres, kas pārvietojās un arī vlogos, lai es to izmantot, jā, un viņam tā funkcija ir tāda, ka uzliekot, ka
viņš pats ierakstīs pēc šāviena, izņems 20 sekundes no tā brīža. Tad tajā brīdī, kad tas settings ir uzlikts uz šo, kā viņš pats ierakstīs, tad es nevaru jebkurā brīdī nospiest un ierakstīt kaut kādu atsevišķu situāciju. Tad man atkal ir jāizslēdz tā funkcija, jāuzliek, ka es manuāli atkal veikšu ierakstīšanu, un tad es varu ierakstīt kaut vai 3 minūtes, un tad atkal, ja es gribu uzlikt, tad man ir jāuzliek atpakaļ. Un tas, kur tas traucē, ka bieži es esmu uzlicis, ka es pats sāku ierakstīšanu, un es aizmirsu par to, ka es neesmu uzlicis atpakaļ, es esmu izdarījis šāvienu, un es saprotu, ka man nav izdevies ierakstīt šāvienu brīdi, un it sevišķi kā vakar, kad man medību situācija tāda nebija veiksmīga, tad es labprāt būtu apskatījies, vai kuras kā izšāvu, bet man nav ieraksts, tāpēc, ka es biju uzlicis uz to otru funkciju. Būtu ideāli, ka viņas būtu abas, ka viņš gan automātiski ieraksts, gan tad, kad tu pats vēlies ieslēgt un izslēgt, un nav nekas jāpārslēdz. Nu, tas tāds tiešām lielākais, kas man varbūt pat brīžiem kaitina šai optikai, bet vispārējais, neko sliktu nevar teikt. Arī visu laiku klāt man ir oriģinālais piegaismotais, kas viņam nāk līdzi un pilnībā pietiek attāluma ziņā. Un, nav bijis situācija, kad es gribētu iegādāties klāt jaunu. Nu, tā kā tāds ir mans ikdienas setups. Nezinu, cik ilgi vēl turpināšu medīt tieši ar šo karabīnu. Pagaidām es tiešām baudu medības ar viņu. Vai es esmu apsvērts domu iegādāties citu ieroci katru dienu, bet šobrīd noteikti vēl paliek pie šī. Tas par ieroci. Tagad veiksim kontrolu šāviens pa mērķi, paskatīsimies, kur iet lode, un cerams, ka problēma bija mana cilvēciskā faktora dēļ aizšāva vakar, tātad garām nevis būs kaut kas izsities ārā un tā. Ja? Tā kā uz šaušanu. Nu, ko esmu veicis savus kontrolu šāviens, dodamies skatīties, un tad jau redzēsim. Kaut gan pašam jau ir diezgan liela pārliecība, ka pats vienkārši aizšauju garām, bet, kā jau es iepriekš teicu, ka man vienmēr ir svarīgi pārliecināties par šo, jo pēc tam šautuvē, lai nākamajā reizē dodoties uz medībām, būtu pārliecība, ka ierocis ir tam gatavs, un tad jau atliek tikai pašam būt precīzākam un precīzākam, pacietīgākam un sagaidīt pareizo momentu. Kas, es domāju, katram medniekam ir saskāries, katrs mednieks saskāries ir ar kaut kādu sasteigtāku lēmumu, jo adrenalīns ir visiem medību situācijās, un tas, protams, nepalīdz. Tā kā, ejam skatīties. Šāda 3 šāvienu grupa varētu būt, protams, labāk, bet ņemot vērā, ka es diezgan tā brīvi piegāju, nemēģināju tur pārspīlēt, ilgi gatavoties un tā. Es domāju, ka ir pilnīgi pietiekami, lai būtu skaidrs, ka šāvienu garām raidīju es. Līdz ar to vismaz uz nākamajām medībām man ir skaidrs, ka pašam jābūt ir, kā jau es teicu, pacietīgākam un precīzākam. Tālūk, man gāja šautuvē, bet
Šoreiz varbūt man nesanāca safilmēt vlogam konstruktīvi, tā plūstoši stāstoši, bet man ir iekrājušies video materiāli no tā, kā man gāja medībās augusta sākumā. Un es vēlos jums padalīties. Medības bija veiksmīgas, nomedītas ir 2 mežcūkas un neliels ieskats par to, kā man gāja, un neliela video no Inforēja, tātad optikas, kur safilmēt zvēri. Un, jā, paskatieties, kā man gāja, un jau tiekamies nākamajā vlogā.